Latvijā ir pasākumi, kur joprojām notiek, neskatoties uz dažādām grūtībām. Viens no šādiem pasākumiem, protams, ir Latvijas mūzikas ierakstu gada balva, kur šogad notiks jau 16. reizi. Vairāk par visu stāsta Elita Milgrāve. Latvijas mūzikas ierakstu gada balva 2011 jau būs 16. reizi. Elita Milgrāve, kāda ir tā sajūta? Es tad, kad pateicu, kad ir 16. reize, es domāju, tiešām jau 16. Redzi, cik mēs abi daudz pieredzējuši. Ja? Jā, 16. reizi, un es priecājos, ka tā ir tāda stabila, noturīga lieta, un mēs esam pārlaiduši to trako laiku, krīzes laiku, kad likās, ka tiešām gada balva varētu arī nenotikt, jo mēs nevarējām sponsorus sadabūt nekā. Bet kaut kā kopīgiem spēkiem tas bija grūtākais gads. Pirms 2 gadiem operā toreiz nāca pretī visas skaņas, gaismas, kompānijas, kas darīja tiešām visu par velti, kļūdam paši par sponsoriem šim pasākumam. Principā tā mēs pārlicām tai bedrē, kas bija, un tagad šķiet, ka viss tā kā iet uz augšu un uz augšu. Un arī attieksmē, man liekas, mēs ļoti šogad piedomājam pie varbūt tādas nedaudz kritizētas puses, kas bija par žūriju. Par žūrijas, žūrijas vērtējumu vienmēr var apspriest, katram ir savas gaumes un tā, bet mums arī bija tādas dažas kļūdiņas, kas pamanījās iekļūt tur, teiksim, kritērijos, kā varēja iekļūt pieciniekā tie, kas tikko bija jau saņēmuši debiju un atkal ir debitanti citā sastāvā un tam līdzīgi. Ja? Un tā kā mēs ļoti šogad piedomājam pie šīs jomas, un ar žūriju bija ļoti nopietna saruna, un mums visiem tā kā visi ir pieķērušies pilnīgi ar citu tādu attieksmi, ja? Ar tādu ļoti atbildīgu attieksmi pret to, kas tad rezultātā tur sanāk. Tā kā man liekas, ka piecinieki, kurus es arī ar ļoti lielu interesi vēroju, es tiešām nezināju, kas ir pieciniekos. Ja. Man liekas, ka ļoti interesanti un daudz sološi, un lai arī dažos varbūt liekas, ka var prognozēt, kas uzvarēs, tomēr nekad nesaki uzreiz hopi, ja pirms nav pārlekts. Kā ir ar nomināciju skaitu? Es saprotu, ir mazāks, bet to gribētāju, to skaņdarbu, mūziku, disku, dziesmu kļūst mazāk, vairāk. Ir kaut kāda statistika, kā ir šis gads? Jā, ir statistika, kad nesagās. Gan balva jau aizlidoja. Principā šogad, pagājušā gada devums ierakstos nav mazāks kā iepriekšējā gadā, kas mums ļoti priecē. Ir tā, ka dažās nominācijās ir lielāka konkurence nekā iepriekš. Piemēram, akadēmiskajā mūzikā bija krietni vairāk lielāka konkurence, un alternatīvajā mūzikā bija ļoti liela konkurence. Tā kā interesanti tādi divi polāri, atšķirīgi žanri, kur tā ļoti liela konkurence. Un, nenotiek country mūzika, varbūt tas ir likumsakarīgs. Nav arī hip-hops šogad, jā? Nav arī hip-hops, par to mums te... Tur Twitterī iet jaut. Jā, vai taču ņemās. Man, protams, skumdina, ka hip-hops, kurš pats mīl pavilkt uz zoba un apsmiet un dažādā veidā kritizēt apkārt pastāvošo lietu kārtību, tā pašā laikā, ja par viņiem viegli pasmaida un mūsu gada balvas vienmēr ir bijuši ar humoru un neviens nekad to nav ņēmis vērā, nevis vērā, bet nav ņēmis ļaunā, tad, teiksim, Janīnas Kursītes izgājiens pagājušo gadu, kas bija inteliģents, ļoti interesants meklējums, kā paskatīties hip-hop mūziku no cita rakursa. Ja to uztver kā apvainojumu, man žēl ļoti, godīgi sakot. Dievs ar viņiem pašiem ir sava gada balva. Ja? Mūsu nosaukums gada balva, kas radās pateicoties mūzikas ierakstu gada balvai, ir noklonēts šobrīd jau entajās variācijās. Ja? Katrs kamnavas linkums taisa savu gada balvu. Tā kā, es mēģināju patentēt šo nosaukumu, bet es sapratu, ka tas nav nemaz tik vienkārši. Mēs tur runājām arī patentu valdē. Un tā kā, labi, lai vairojās gada balvas, mums tik varbūt jādomā par savu nosaukumu, lai mēs nepazūdam daudzo gada balvu klāstā, kas šobrīd ir.